Sveiki! Sirsnīgi sveicu tevi pirmajā adventē, un es vēlējos tev šodien uzdāvināt eņģeļa ziņojumu. Pavisam īstu. Es jau izvilku, lai nebūtu laiks jātērē vilkšanā kārša, un tātad piedāvāju 3 variantus. Izvēlēsies tu savu variantu pēc ziedu kārtiņa. Ja? Pirmajā variantā mums atnāca maipuķīte, otrajā variantā mums atnāca lilija, un trešajā variantā mums atnāca lotosa zieds. Nu, tad pirmais variants. Lūk. Atnāca brīnišķīga kārts, un par ko tā ir? Eņģeļi tev saka, ka laiks piepildīties, sapildīties ar prieku. Tev atgādina, pirmkārt, mīlestība ir visur. Tev apkārt, tevī, kur vien raugies, ir mīlestība. Un šī mīlestības pieredze vēlās piepildīt tevi un sapildīt. Patiešām tavā dzīvē drīz ienāk skaista mīlestības pieredze. Tā var būt gan romantiska, gan vienkārši sirsnīgas draudzības formā. Ja? Tas var būt padziļinātas saikna attiecībās. Ja? Bet te ir tāds jauns sākums. Ja? Un, ja nu tev biedē šāda informācija, tad tev saka, ka tev palīdzēs dziedināties no pagātnes kādām nelabvēlīgām pieredzēm, jo mums visiem ir ētas, kādas sāpes, ja, un tev palīdzēs tās dziedināt. Mīlestības pieredze ir ceļā pie tevis. Ja. Otrais variants ir atnākuši šāda kārts, un tev saka, tev atgādina, ka tu šajā pasaulē esi nācis, iemiesojumā šajā, ieradies kādu ēzeli, lai mācītos. Ko nozīmē mācīties? Es domāju, mēs zinām, mēs te mācamies, un tev atgādina, ko galvenais caur šo kārti, kā centies izpētīt visu, kas tevi aizrauj. Tas ir tāds signāliņš, ka tas ir veids, kā tu esi atnākusi piedzīvot šo pasauli, un tas ir veids, kā tu vislabāk vari arī apgūt savas mācības, ko tavu dvēseli vēlās šeit piedzīvot, caur to, kas tevi aizrauj, ja? Caur lietām, kas tevi aizrauj. Lūk, to tev atgādina. Trešais variants ir atnākuši šāda kārtas, ja? Un tev atgādina, ka nav tādas lietas, ko tu nevarētu. Tas ir tas, ka tu domā, ka tu nevari. Tas ir tāds prāta fokus, jā. Prāta fokus, kas ir iestredzis uz kaut ko, bet tas ir jāmaina. Tu to vari izmainīt. Galvenais, ka tu to vari izmainīt, jā. Tu vari, ja vien tu to vēlies, jā. Tev ir jātic. Tev ir jātic pirmkārt savām spējām, ka tu vari. Otrkārt, tev ir jāsamaina savs prāta fokus, lai tu varētu šo pieredzi vai kaut kādus apstākļus, kas tev nepatīk, izmainīt. Bet sākums ir galvā, kā mēs uz to paskatāmies. Katrā ziņā šeit ir apliecinājums šajā situācijā, par ko tu varbūt domā, ka nav iespējams. Tu saka, ka ir iespējams. Tev nav tāda lieta, kas nebūtu pa spēkam. Tu visu vari, ja vien tu tici. Lūk. Tādas ziņas. Un tagad es jums teikšu atā, lai jums brīnišķīgs advents laiks, lai mierpilna šī diena un arī viss šis advents laiks. Jā, lai ir svētīgi. Atā!